vai Latvijā uz kapu pieminekļiem aizliegs rakstīt krievu valodā. Pastāstīšu jums par vienu konkrētu piemēru, kā no maza Facebook ieraksta aizgāja līdz plašai dezinformācijas lavīnai. 14. aprīlī Saeimas amata deputāts Mārcis Kūlis no Nacionālās apvienības savā personīgajā Facebook kontā raksta, vai nevajadzētu uz kapu pieminekļiem aizliegt rakstīt krieviski. Ieraksts īpašu uzmanību nepiesaistīja, tikai pāris laika un daži cilvēki dalījās. Latvijā tas palika gandrīz nepamanīts. Toties to jau tajā pašā dienā pamanīja Kremļa kontrolētais Sputnik Latvija. Nākamajā dienā to pamanīja Daugavpilī esošais portāls Graņa.lv. Tur viena cilvēka ieraksts jau ir pārtapis par stāstu ar virsrakstu "Atkrievotāji tikuši līdz kapiem". Un pats stāsts ir pasniegts kā kārtējais cīņas posms pret visu krievisko. Otrais posms. Tālāk šo stāstu paķer ar Baltkrievijas valsts medijiem saistītais kanāls Graņa Svoboda. Maijā tā video savāk vairāk nekā 12,000 skatījumu. Protams, neiztiek bez sava tendencioza skatījuma. Бывший депутат Рижской думы Марцис Кулис, радикальный нацист. Его возмутили надгробия на русском языке на кладбищах. Да, то есть уже можно только на православных кладбищах, их тоже превратить в гетто, туда пускать через колючую проволоку. Jūlijā stāsts piedzīvo kārtējo pārvērtību. Krievijas vēsturnieks Vladimirs Simendejs jau viena cilvēku ierakstu piedēvē visai partijai. Un vēl pievieno klāt sākotnējā ierakstā neesošo aizliegumu lietot trešo valstu valodas. Un tālāk aiziet jau pa propagandas konvejeru. To pārpublicē Belarus Сегодня, Ukraina.ru, Baltnews un daudzi citi Kremlim pietuvināti Telegram kanāli. Tālāk stāsts atgriežas atpakaļ Latvijā. Bijušais Daugavpils vicemērs Aleksejs Vasiljevs publicē savā Facebook lielu ierakstu, kur atkārto visus naratīvus, vēl pieliek klāt nacistisko Vāciju 1933. gadā, Ukrainu 2014. gadā, Maidanu un daudz ko citu. Mūsu intervijai ar viņu viņš sākotnēji piekrīt, bet tad man atraksta, ka, lūk, mani jautājumi ir vienpusīgi. Acīm redzot, fakti ir vienpusīgi, bet Kremļa naratīvi nē. Tagad Vasiljevs kandidē no Saskaņas centra nākamajās Saeimas vēlēšanās. Ko saka pati Nacionālā apvienība? Tomēr kā pārsteiguma moments, jo mēs nekad neesam, man liekas, ne frakcijā, ne valdes sēdē diskutējuši, kad kirilicā kaut kas tiks liekts no sevišķi uz kapu pieminekļiem. Secinot, dezinformācija nevajag izdomāt kaut ko no jauna. Paņem vienu ierakstu, izņem kontekstu, pieliec klāt bailes un atkārto. Tāpēc neticiet skaļiem virsrakstiem. Prasiet pierādījumus.